Ir, protams, arī šāda veida tvertnes. Es gribētu teikt, divi vienādi. Tu viņu var nolikt arī mājās, busā, pikapā, piekabītē. Viņš vēl iekšā, jā, pikapā. Jā, tā ir tvertne, kas ir paredzēta pārvadāšanai. Domāju, vajag, es nezinu, kartinga sacensībās visiem vienādu degvielu. Es paņemšu šitā līdz visiem ielaitrasē, nav jābrauc benzīntājiem. Ja vajag motokrosā kaut kādā tur 100 pielējiem. Iekrāmējam, aizbraucam, uzpildam motokros, autosports, cik jau tas aparāts, jeb zvērs ir apetelīgs, kam ir jāliek iekšā. Mums ir piedāvājumi arī šīs pavisam mazās. Oho, un cik tad te var ieliet? Šeit būs 100 litri. Tas ir 5 parastās kannas. Vienu rokturīt uz vieniem ritentiņiem, nevis stiepju 5 kannas, tā kā ezels. Kaut tas ir baigi racionāli. Un cik tad izmaksāja? Man ir 5 kannu tilpums plus sūknis un pistoli, ja? Te arī kāds filtrs? Filtrs tur uzsūcošajā līnijā iekšā, jā. Šie te aprīkojuma modeļi dažādi. Šeit mēs redzam, ir uz 12 voltiem pie akumulātora. Šeit, tā kā, piemēram, urpmašīnām, ir lādējams akumulātors. Ieliekam lādējumu akumulātoru. Šeit ieliekam akti, ja? Jā, viss pogi iekšā un aiziet. Tas šie ir tādi, ko var privāti lietot. Jā, privāti, jā. Autotransports, visas tās tehnikas, kas ir darbināmas un iet uz ūdeņiem, laivas, skuteri, jahtas. No tādiem rūķīšu benzīntankiem līdz maziem benzīntankiem. Līdz lieliem, jā.